Te drīzāk ir jautājums, kādēļ tu vecumu asociē, kādēļ tev ir tās programmas, kuras saistās ar slimībām, nevarēšanu, nestaigāšanu, gulēšanu, žēlošanos, kādēļ tas ir jādara? Tas, ka mūsu iepriekšējā pieredze, kur verdziskās dzīves un strādāšanas rezultātā cilvēks vispār neko negrib, kā tikai, var teikt, palikt vecs, saslimt un nomirt. Jeb to sauc mūsdienās sagaidīt pensiju. Kurš patiesībā ir atbildīgs par savu emocionālo un par savu fizisko stāvokli? Un kādēļ sava nevarēšana būtu jāuzliek kā atbildība uz bērniem? Bērniem ir jāieaudzina cieņa, bet tikai tā, lai viņi to jūt, ka viņi paši ir cienīti. Un ja bērni ir cienīti, viņi palaidīs tos cilvēkus, kuriem tiešām ir vajadzība apsēsties tramvajā. Nevis viņi to zinās, viņi to jutīs, un tas nostrādās dabiski. Ir valstis, kur 85-gadīgi cilvēki staigā stilīgās drēbēs, dejo uz ielām, kaifo, ceļo, lec ar izpletņiem, un tagad te pēkšņi postsavienības teritorijas pārliecības lūdzu apkalpojiet mūsu vājumu un nevarēšanu. Ja jūs nevarat, tad savu nevarēšanu neuzliekiet uz citiem, tā nav citu atbildība.